Kopš 1. jūnija Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācija nodrošina atkritumu savākšanu arī Sālkrastu novadā. Un no šejienes iedzīvotājiem pieejams arī ekolaukums, šķiroto atkritumu bezmaksas savākšanai. Līdzīgi kā pārējos 14 laukumos, arī šeit iedzīvotājiem bez papildus samaksas ir iespēja nodot otrais pārstrādājumās izēvielas, sadzīves metāla priekšmetus un nolietoto elektrotehniku, kā arī nevajadzīgos tekstilu izstrādājumus un bīstamos atkritumus. Jāteic, ka vairums Sālkrastu iedzīvotāji ir gandarīti par šādu iespēju. Vai ir jau kaut kas padomā, ko varētu vest šeit uz to eko? 5 televizori. un katru dienu jau atkritumu. Tā ir ļoti svarīga lieta, kādreiz ir tā. Tas ir, priecājamies. Es, piemēram, bijusi Valmierā, Smiltenē, un brīnījusies par šīm votām te, un es domāju, cik tas ir jauki, ka tev ir kur atnākt un izmest pudeles tukšās, jo mums plastmas pudeles ir ļoti daudz, Principā, miskaste pilna ir nepilnas nedēļas laikā, un mēs esam ļoti priecīgi īstenībā par to arī, ka ienāca augstu šāds te, kad var kur stīklus atmest atsevišķi, un tad arī nebūs tik ātri pilna tā miskaste, ko mēs paņemsim. Ir tādas problēmas bijušas, ka mums nav kur vispār tos atkritumus nolikt, vai ne? Tādas logas stiklus visādas, vai ne? Žēl, ka riepas nevar. Ir jau padomā kaut kas, ko varēsiet šeit vest? Jā. Ir. Kas var būt? Logas stiklus. Līdz šim Sālkrastos atkritumu apsaimniekošanu nodrošināja 3 kompānijas. Tomēr likums nosaka, ka novada teritorijā ir jāizvēlas viena organizācija, kas iedzīvotājiem sniedz šo pakalpojumu. Tāpēc novada doma, sekojot likumam, pieņēma lēmumu, ka turpmāk Sālkrastos atkritumus apsaimniekos SIA ZAO. Visi iedzīvotāji ir paspējuši jau novērtēt, tie, kas ir slēguši līgumus ar ZAO. Tā ir attieksme pret klientu, ļoti patīkami, laipni, korekti. Ļoti plašs pakalpojumu klāsts. Es domāju, tas pirmais, ko cilvēks jūt, un pēc tam jau šo pakalpojumu kvalitāti, domāju, izbaudīs jau, novērtēs jau darbojoties reāli. ZAO atzīst, ka paplašinoties teritorijai, kurā uzņēmums sniedz pakalpojumus, jārēķinās arī ar daudz lielāku darba apjomu. Tomēr uzņēmums tam ir gatavs. Šeit ir arī tāda īpatnība, kas varbūt nav citos novados. Ir pati pilsēta un pilsētnieki, kas dzīvo visu gadu, un ir arī, protams, vasarnieki, ar ko jārēķinās, kuri šeit atbrauc tikai vasaras periodā un uzturās dažus mēnešus, un viņiem ir savas specifiskās vajadzības atkritumus izvest tikai vasarā. Arī par to mēs esam domājuši un centīsimies arī veidot šo atkritumu apsaimniekošanu tā, lai apmierinātu viena vajadzības. Sālkrastu iedzīvotāji aizvien tiek aicināti slēgt līgumus ar Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizāciju, jo kopš septembra uzņēmums ir vienīgais, kas novada teritorijā nodrošina atkritumu savākšanu. Iedzīvotāju ērtībai pilsētā izvietot arī teju 30 ekopunkti, kuri paredzēti šķirotajiem atkritumiem un tiek tukšoti bez maksas. Es domāju, sālkrastieši būs aktīvi, viņi gribēs ietaupīt savu naudiņu, šķiros atkritumus, jo faktiski, ja mēs tā apskatāmies, ko var šķirot, tad tas ir gandrīz 80% no visiem atkritumiem, un es šeit redzu lielu iespēju gan ietaupīt, gan zaļi dzīvot un zaļi domāt. Sālkrastos cer, ka iespēja šķirotos atkritumus nodot bez maksas mudinās cilvēkus kļūt apdomīgākiem, un iedzīvotāji labi padomās pirms pudeles vai kādus citus atkritumus nometīs pludmalē vai pie pilsētas mežos.